Un uz skatuves kāps LIA pārstāve Arīna Kudrjavceva, kura jums pastāstīs par iespējām dabūt līdzfinansējumu dažādiem digitalizācijas procesiem. Es domāju, ka šeit ir vismaz pāris uzņēmumi, kuri būtu ļoti ieinteresēti šajā lekcijā, jo iekārtas ir ļoti dārgas, softi ir ļoti dārgi, veco materiālu arhīvu ir ļoti daudz. Nu, tad Arīna jums pastāstīs, kā jūs varat dabūt naudu šo te procesu realizācijai. Lūdzu, Arīna. Jā, labdien visiem. Prieks jūs šeit redzēt šajā pasākumā. Es pārstāvu LIA, kā jau bija pieteikts, un pastāstīšu jums šodien par iespēju, ko tad piedāvā LIA, kādu finansējumu uzņēmumu digitalizācijai. Tā kā, ja jūs interesē iekārtas, programmatūras, dažādas licences, kas jums var palīdzēt digitalizēties, tad jums šī prezentācija varētu būt ļoti interesanta. Par programmas mērķi. Tātad mērķis ir veicināt, kā jau teicu, procesu digitalizāciju komercsabiedrībā, un šeit ir jāsaprot, ka te iet runa par iekšējo procesu digitalizāciju. Tātad te nebūs varbūt īstā programma saistībā ar jaunu produktu izstrādi, lai palaistu tos tirgu, komercializētu, bet tieši lai sakārtot kaut kādus jūsu iekšējos procesus, kas varbūt šobrīd notiek manuāli, bet vēlaties tos digitalizēt. Lai jūs saprastu varbūt nedaudz vairāk, par ko tātad ir stāsts, te ir daži piemēri. Te gan, varbūt piemēri neattiecās konkrēti tieši uz jūsu nozari, bet ceru, ka varbūt varēs savilkt paralēlis un labāk saprast, kam tad ir domāta programma. Jā, ko tad, daži piemēri, ko tad var programmas ietvaros iegādāties. Kā viens no piemēriem tās var būt 3D lāzeru skenēšanas iekārtas. Tātad var iegādāties, piemēram, kaut kādas iekārtas un programmatūru. Tā var būt, kā piemēram, lāzeru skenēšanas iekārta. Tāpat programmas ietvaros arī var izstrādāt, ne tikai iegādāties, bet arī izstrādāt risinājumus, piemēram, digitālo platformu, ar kuras palīdzību tātad jūsu klienti var veikt pasūtījumus. Kā arī noliktas uzskaitas moduļu izstrādes, tās arī ir diezgan populāras programmatūras, ko iegādājas, lai tātad pārvaldītu savus resursus uzņēmējdarbībā. Vēl viena diezgan populāra pozīcija ir arī CRM sistēmas iegāde vai izstrāde. Te arī uzskatām ir ievietots viens piemērs, lai labāk saprastu, kādi uzņēmumi ar kādām problēmām nāk saņemt šo atbalstu. Šajā gadījumā šis ir ražošanas uzņēmums, un ar ko tad parasti sāk ar to, ka nepieciešams saprast, kāda tad ir problēma, kas būtu jārisina saistībā ar digitalizāciju. Šajā konkrētajā gadījumā uzņēmumam tātad ir problēma, ka ir pieauguši pasūtījumi un nepietiek resursu, lai šos pasūtījumus apstrādātu un veidotu uzskaites un atskaites. Tātad risinājums šai problēmai, uzņēmums saprot, ka risinājums šai problēmai varētu būt resursu vadības sistēma. Un tātad, ar šo te atbalstu var iegādāties šo te sistēmu, un rezultātā sistēma tiek iegādāta, un uzņēmums veiksmīgi ir digitalizējies un ir atrisinājis savu problēmu. Jā, par attiecinājumām izmaksām konkrēti, kas tad ir attiecinājums? Šis ir attiecinājumās izmaksas, kas arī ir uzskaitītas MK noteikumos. Tātad tie ir gatavie risinājumi, aparatūra, sensori, iekārtas, programmatūras un ne tikai gatavo risinājumu iegāde, bet arī izstrāde. Tātad kaut kāda, ja nav tirgu, jums pieejamās programmatūras var arī programmas ietvaros izstrādāt jaunu, speciāli jūsu nepieciešamajām vajadzībām. Tāpat arī ir attiecība licences iegāde. Tātad tā var būt ne tikai iegāde, arī licences noma, ja kāda programmatūra ir uz nomas tiesībām.
Papildus vēl konsultācijas. Konsultācijas te gan jāsaprot, ka tās ir konsultācijas tikai kopā ar risinājumu vai iekārtas iegādi par konkrētā risinājuma ieviešanu. Tā, un jau pie praktiskajām lietām, kas tad jādara, lai saņemtu atbalstu. Sākšu. Ļoti svarīgi ir pieminēt to, ka mūsu programma ir kopā sadarbībā ar Eiropas Digitālo inovācijas centru, ko attīsta IT klāsteris. Tātad pirmais solis, ja iepriekš slaidos aprakstītais, izstāstītais jūs uzrunāja, un jūs saprotat, ka jā, ka jūs vēlaties pieteikties šo te programmu, tad pirmais solis ir iet pie IT klāsteri, jeb konkrēti pie Eiropas Digitālā inovācija centra, un viņiem ir mājaslapa dig.lv. Šajā te mājaslapā var izpildīt digitālā brieduma testu, kas ir pirmais solis. Es ieteiktu jums, šeit var redzēt, kā viņš izskatās, var vai nu dig.lv, vai nu uzreiz uz test.cedits.lv. Un šeit izpildīt šo testu. Un, ja jums interesē šo programmu, es ieteiktu īstenībā nekavēties ar testa pildīšanu, jo viņš neaizņem tik nenormāli daudz jūsu laika. Toties, ja jūs viņu izpildat, jūs uzreiz esat rindā uz atbalsta saņemšanu. Jo, lai iesniegtu pieteikumu LIJā, ir ne tikai jāizpilda tests, bet jāsaņem no viņiem arī digitālās attīstības ceļa karte, kur būs aprakstīts, kas tad būs tas risinājums, ko jūs reāli ieviesīsiet projektu ietvaros. Un, ja jūs interesē šī programma, tad noteikti pieskaties testam jau tagad, jo programma ir ļoti plaša. Viņā var pieteikties plašs komersantu skaits. Kritēriji ir ļoti labvēlīgi komersantiem, tāpēc ir izveidojusies diezgan gara rinda, ar ko ir jāreitinās, ka 2-3 mēneši apmēram šobrīd ir jāgaida, tāpēc nekavējamies un piesakamies testam laicīgi. Tagad sīkāk par to, cik tad var dabūt. Dabūt ir 2 veidi granti līdz 5,000, tas ir mazais grants, kas ir paredzēts tikai un vienīgi sīkajiem un mazajiem komersantiem, un plus šim mazajam grantam ir tāds, ka atbalsta intensitāte ir 100%. Komersantam jāsadz tikai PVN, pārējo sedzam mēs LIJā. Savukārt, ja interesē lielāki granti virs 5,000 līdz pat 100,000, uz tādiem grantiem var pieteikties visa veida komersanti, gan sīkie, gan mazie, vidējie, lielie. Papildus arī vēl biedrības var pieteikties. Bet jāreitinās, ka atbalsta intensitāte ir mazāka no 30 līdz 60%. Un kā tad atbalsta intensitāte veidojas lielajam grantam? Ja mazajam grantam viss skaidrs, 100%, tad lielajam grantam ir atkarībā no uzņēmuma lieluma un arī atrašanās vietas. Īsumā, jo mazāks uzņēmums, jo lielāka intensitāte un jo tālāk no Rīgas arī sanāk, jo lielāka intensitāte. Jo, piemēram, mazajam uzņēmumam Rīgā ir 50% intensitāte, savukārt reģionos ir 60%. Savukārt lielajam Rīgā ir ceru, ka jūs redzat aiz manis, ir tikai 30%. Savukārt mazajam tātad reģionos ir 60% un Rīgā 50%. Un svarīgi arī saprast, ko mēs saprotam ar Rīgu un Pierīgu. Šajā programmā tiek izmantoti statistiskie reģioni, ko izmanto Centrālā statistikas pārvalde. Un šeit arī Pierīgas reģions, diemžēl, ir nedaudz plašāk, kā mēs viņu parasti saprotam, kas aptver principā līdz pat Vidzemes pašai augšai piekrastē. Un arī nedaudz Kurzemē iet. Par svarīgajiem nosacījumiem, kas tad jāievēro tādi pamatnosacījumi, piesakoties atbalstam. Pirmkārt, ka projektam ir jābūt īstenotam Latvijā. Ja jums ir kaut kāds mātes uzņēmums vai saistītais uzņēmums vai, klients vēl kaut kas ārvalstīs, tam risinājumam jāņem vērā, ka tas ir jāpliek jūsu īpašumā, jūsu uzņēmuma īpašumā un šeit pat Latvijas teritorijā.
Vēl ir svarīgs fakts ir tas, ka projektu var uzsākt tikai no tā brīža, kad jūs esat iesnieguši pieteikumu LIA. Tātad, ja kaut ko būsiet nopirkuši, parakstījuši kādu līgumu, pirms jūs iesniedzat projektu LIA, tad mēs izmaksas nevarēsim attiecināt. Tas ir jāņem vērā. Jā. Un kopš brīža, kad jūs iesniedzat projektu, tad var uzsākt darbības, bet ir nosacījums, ka viņas nevar būt pabeigtas, tā kā projekts nevar būt ieviests līdz brīdim, kamēr neesat parakstījuši līgumu ar LIA. Un, jā, vēl pēdējais svarīgais punkts, ka LIA attiecinās tās izmaksas, ko tad jūs būsiet saskaņojuši kopā ar iepriekš minēto Eiropas inovācijas centru savā ceļakartē. Tāpēc ar viņiem ir jārunā, ar viņiem ir jākomunicē visu līdz galam, kas tad ir tās izmaksas, kuras jūs gribat attiecināt. Ja kaut kas nebūs iekļauts ceļakartē un beigās izdomāsiet sniedzot LIA, ka nē, varētu vēl šo, tad tā vairs nevarēs. Papildus, protams, jāievēro, ka iesniedzējiem nevar būt nodokļu parādi, bankrots, maksāt nespēja un jā, ir arī neatbalstāmās dažas nozares, bet jā, par tām vēlāk. Šeit jūs tagad redzat arī šos te atbalstāmās darbības, jeb atbalstāmos procesus, ko programmas ietvaros jūs varat uzlabot. Tātad, kad jūs domājat par risinājumu, kuru jūs vēlaties iegādāties, jāpadomā, kurš būtu no tiem procesiem, kas būtu uzlabojums. Jo šie arī ir minūtes noteikumos atrunātie procesi, kurus vienu no tiem ir tā kā jāuzlabo, ieviešot šo te projektu. Ko tad mēs neatbalstam? Varbūt tādi biežāk arī uzdotie jautājumi. Piemēram, projektu ietveros nevar atbalstīt kaut kādu standarta biroja tehniku. Standarta, tas ir printeris, dators, tāda standarts, kas parasti ir jebkurā birojā. Nevar arī atbalstīt esošās programmatūras. Ja jums jau ir kaut kāda programmatūra un jūs izdomājat viņu papildināt ar kaut ko, vai jūs pērkat licenci un jūs ieraugat šo LIA programmu un domājat, man jau ir šī programma, es jau pērku šo licenci, varētu dabūt tagad par to naudu. To arī nevarēs, jo šiem ir jābūt jauniem risinājumiem, kas ir ieviesti, kas vēl nav jūsu uzņēmējdarbībā. Jā, jau tā kā viss, kas ir veikts pirms jūs esat LIA iesnieguši pieteikumu, tas arī nebūs atbalstāms. Pie izmaksām jāsaprot, ka PVN parasti vienmēr ir neatbalstāmās izmaksas. Tad izmaksas, ja jūs piesaistat kaut kādus gadījumā konsultantus, arī mēs to neattiecinam. Projekta gatavošanai tas ir domāts. Un arī, ja gadījumā tur jūsu līgumā ar pakalpojumu sniedzēju, piemēram, jūs iegādājaties iekārtas un parādās kaut kāda izkraušanas, pārvadāšanas, transportēšanas izmaksas, tās arī mēs nevarēsim attiecināt. Ir ļoti liels slaids ar ļoti daudz teksta, kā parasti nevar būt, bet šeit ir uzskaitīts pilnībā visas nozares, kas ir neatbalstāmās. Tās, uzmetot aci liekas daudz, bet es domāju, ka visticamāk ne uz vienu no jums, kas atrodas šeit, neatiecās šīs nozares, jo tās parasti saistās ar alkohola tirdzniecību, finanšu starpniecību, operācijas ar nekustamajiem īpašumu un tādas lietas. Un, jā, vēl uz beigām jau ejot, vēlreiz tā, lai skaidrs ir šis ceļš, kas ir jāaiziet, lai saņemtu atbalstu. Tātad ir šie 6 soļi. Pirmais solis ir veikt digitālā brieduma testu, ejot dig.lv, ko jau var izdarīt tagad, šodien. Tad ir jāgaida, kamēr Edits ar jums sazināsies, var nākties pagaidīt kādu laiciņu, tad ir jāslēdz līgums ar viņiem par ceļakartes izstrādi. Tad, kad tas ir saņemts, tad var iet uz LIA, pareizāk sakot, uz mūsu platformu digitālo business.go.lv un tur sniegt pieteikumu. Tad LIA izskata pieteikumu aptuveni 1 mēneša laikā un slēdz ar jums līgumu, jūs īstenojat projektu. Jā, vēl nepieminēju par cenu aptauju, kas bija pie 3. punkta. Protams, arī visam vajag cenu aptauju, kad jūs sniedzat pieteikumu LIA ar vismaz 3 pakalpojumu sniedzējiem.
Jā, tātad, kad esat projektu īstenojuši, tad ir jāveic, būs atkārtot šis digitālā brieduma tests, lai pierādītu, ka esat programmas mērķus izpildījuši, ka esat digitalizējušies. Un tad ar šiem dokumentiem var atkārtot digitālā brieduma testu un edits atzinumu par to, ka jūs esat panākuši šīs programmas mērķi un digitalizējušies. Nāksiet atpakaļ pie LIJā, sniegsiet maksājumu pieprasījumu un LIJā atmaksās tātad jums pienākošos granta daļu. Sākumā jūs norēķināties paši tātad ar pakalpojumu sniedzēju, tad sniedzat maksājumu pieprasījumu par atbalsta atmaksu. Par pašu pieteikumu LIJā, tad, kad būsiet saņēmuši visus dokumentus nepieciešamos no edits, tad rekur mūsu platforma business.go.lv var nolasīt QR kodu un nokļūt šajā platformā. Platformā būs jāsniedz pieteikums. Pieteikuma forma ir atrodama tur elektroniski, nekas pašiem nav jāizdomā. Un jāizpilda prasītie lauku pieteikuma formā, un tad, protams, jāpievieno arī tur prasītie dokumenti, jau minētais tests, ceļakarte, deklarācija par atbilstību mazajam vidējam komersantam, de minimis veidlapa. Bet, viss šis nav noteikti šobrīd jāpieraksta, viss tas ir atrodams mūsu mājaslapā. Un arī, pašās beigās varbūt vēl pastāstīšu par tādām biežāk pieļautajām kļūdām, kas varbūt kavē projekta izskatīšanas laiku. Kāpēc? Atteikumu mēs gluži uzreiz nerakstam, ja ir kāda neliela problēma radusies pieteikuma rakstīšanas laikā, vienmēr sazinās ar komersantu un lūdzam labot, ja kaut kas nav korekti, bet, protams, būtu labi, ja viss būtu uzreiz pēc iespējas korektāk, tas ekonomētu gan jūsu laiku, gan mūsu. Tātad, biežāk pieļautās kļūdas. Viena no biežāk pieļautajām kļūdām projektā ir tas, ka nav veikta cenu aptauja, nav saņemti cenu piedāvājumi un salīdzināti starp vismaz 3 pakalpojumu sniedzējiem. Jo pieteikuma veidlapā ir jānorāda konkrētus 3 pakalpojumu sniedzējus, kas tika aptaujāti, SIJā tāds un tāds, un arī konkrētas blakus summas, kuras tika piedāvātas. Tālāk par biežāk pieļautajām kļūdām, dažreiz uzņēmumi arī putrojās de minimis veidlapas aizpildīšanā un arī mazās vidējās komersanta deklarācijas aizpildīšanā vienkārši nav norādījuši savus saistītos uzņēmumus. Šis arī ir jāatcerās, ka mēs parasti skatāmies ne tikai uz jūsu uzņēmumu, bet, ja jums gadījumā ir kāds saistītais uzņēmums, jūsu īpašniekam pieder kapitāla daļas vēl kaut kur citur, vai juridiskai personai vai fiziskai personai, tad tie arī to dati arī ir jānorāda. Un pēdējā visbiežāk pieļautā kļūda ir komersanti veidlapā bieži vien aprēķina nepareizi, pieprasa nepareizu summu atbalsta. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka ir nepareizi saprasta intensitāte. Protams, nekas traks, mēs to pārbaudam un ja konstatējam, ka esat nepareizi aprēķinājuši un kļūdījušies, nav atteikums, bet mēs lūdzam jums labot, bet, lai varbūt nav jātērē laiks, tad labāk pārliecināties 2 reizes, vai esat pareizi aprēķinājuši. Un intensitāti aprēķina, to jau es jums rādīju tajā iepriekš slaidos, kur bija tā tabuliņa, kur bija Rīga, Pierīga un tie procenti ar intensitātēm. Un to tabulu arī var atrast mūsu business.go.lv lapā. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Ja jums ir kādi jautājumi, tad šeit ir arī mūsu kontakti, LIJā klienta apkalpošanas kontakti, kur var rakstīt droši uz e-pastu, un arī edits kontakti pie reizes ir. Bet, ja ir kādi jautājumi arī šobrīd, es saprotu, ka var arī šobrīd uzdot. Laikam jautājumu nav, cik es saprotu. Ja jautājumu nav, tad paldies par uzmanību. Un, ja gadījumā jautājumi rodās, tad droši varat sazināties ar mums rakstot vai arī zvanot. Paldies!